Panorāma filmu prezentē Ivo Sasaka filmu. Kad mēs kopīgi dzīvojam patiesības gaismā, tad tas tiek noliegts. Jā, zināmiem cilvēkiem tas nedara. Tādēļ, ka mēs esam viens. Mēs dzīvojam no apvienotā spēka. Jā, mēs esam viens. Vienā varā, kas rada jauno. Bet lai viņi mierīgi domā, ka viņi vada mūs, galu galā, no tādiem žēl nesanāks nekas. Un pat tad, ja viņi mūs šokē un gavilē savā varas reibumā, mūs tas nespēja iespaidot. Atvaļinājums Turcijā bez spā procedūrām, wellness un hamam, tas ir kā atvaļinājums Spānijā bez saules. To, ka es ar saviem 3 draugiem te uzturos, to mēs neesam nopelnījuši, bet tas mums ir ticis uzdāvināts. 2 nedēļas tīrs wellness atvaļinājums. Taču tagad visu pēc kārtas. Es esmu Ahmeds Atā, un tie ir mani 3 draugi, mūziķi – Jose, Renzo un Kai Stefans. To, ka mēs esam slaveni mūziķi un dziedātāji, to šeit Ādama kostīmā mūsos dabiski nevar saskatīt, taču mūsu publika lielajā Nicas koncertā patiešām mūs par tādiem padarīja. Kā līdz tam nonāca? Teroristu uzbrukums Charlie Hebdo burtiski atplēsa mūsu grupas sirdis vaļā pret līdzcilvēkiem. Un mēs jums sakām, ka tiklīdz savu sirdi savieno ar līdzcilvēku notīm, sāk saprast dzīves jēgu. Mēs gribam darīt kaut ko, lai izbeigtu terorismu. Kopā ar mūsu sievām Nagihanu, Karo, Samantu un Keciju. Tādēļ mēs rakstījām dziesmas, kas neskatoties uz dažādību, aicina uz vienotību, vai labāk sakot, tieši dažādības dēļ uz vienotību. Tā ir iespēja perfektam papildinājumam. Un mēs tam esam vislabākais pierādījums. Nav iespējams būt vēl dažādākiem kā mēs, taču mēs cits citu perfekti papildinām. Jose un Karo ir dziļi ticīgi kristiešu pāris, ļoti inteliģenti un dzīvo ar skaidru vīziju. Renzo un Kecija nāk no tāda ezotēriska stūra. Viņi ir vismierīgākie, īstie īzī, kamēr Samanta un Kai Stefans ir tipiskais labo cilvēku pāris. Viņiem pilnīgi pretēji mums ar sievu Nagihanu ir tendence drīzāk uz depresiju un grūtsirdību. Mūsu sievas, starp citu, tieši pašlaik iepērkas augšā hoteļa veikaliņā, bet tur viņas nemēģina nopirkt savu laimi, jo to viņas jau ir atraduši savos foršajos laulātajos draugos. Nagihana un es, mēs esam praktizējoši musulmaņi, kas savu ticību ņemam ļoti nopietni. Mīlestības dēļ mēs dziedam kopā ar saviem draugiem, bet mēs savā starpā vēl nekad neesam strīdējušies ne par reliģiju, ne par politiku, ideoloģiju vai par kaut ko citu. Tas iet, un tieši to mēs gribam dzīvot priekšā visai pasaulē, kā bez visa terorisma kopā var darīt labas lietas. Par šādu nodemonstrēto dzīves modeli mēs pēc mūsu Nicas koncerta saņēmām Nobela miera prēmiju līdz ar 5 zvaigžņu atvaļinājumu Turcijā. Bet tev vēl ir jāzina, kādēļ mums ar teroristu uzbrukumu izdevniecībā Charlie Hebdo pārtrūka visa pacietība. Tas ir tādēļ, ka visa pasaule kopš tā laika domā, ka mēs musulmaņi esot izdarījuši šo uzbrukumu. Taču tas pilnīgi nav tā. Pēc katra teroristu uzbrukuma vajadzētu sev jautāt, kam tas ir visizdevīgāk? Īstajiem musulmaņiem mums tas ir atnesis vismazāko labumu. Drīzāk jau viņu ienaidniekiem. Jau sen globalizējošie spēki ir gribējuši mūsu islama kultūru dabūt prom. Kādēļ? Es nezinu. Varbūt tāpēc, ka mēs turamies pie konservatīvajām vērtībām, kā piemēram, veselīga ģimene, tagad viņi visur kliedz, islams ir jādabūn prom, un gadījumā, ja tu to vēl neesi pamanījis, Charlie Hebdo teroraktam uzreiz sakoja totalitārais Eiropas dibināšanas akts.
Mums tas viss gāja pārāk ātri. Pa vienu nakti parādījās prasības, ka kulturālais un reliģiskās vērtības kopā ar nacionālajām identitātēm vienkārši esot jāiznīcina. Šāda rīcība mūsos modināja aizdomas, ka tas bija profesionāls uzbrukums zem viltus karoga. Īsi sakot, šis uzbrukums atkal bija derīgs tikai tiem spēkiem, kas spītīgi dzenas pēc jaunās pasaules kārtības, zem viņu pašu valdīšanas kārtības. Tādēļ vēl jo vairāk izbrīna tas, ka mums ar šo vēsti tik labi izgāja Nicas koncertā. Un uzreiz pēc tam mēs tikām nominēti Nobela miera prēmijai. Un tagad mēs esam šeit. Mūs gan brīdināja no ceļojuma uz šo nedrošo zemi, bet tas, kas mazliet orientējas politikā, tas zina, ka mēs te vienkārši sakot, esam droši no bumbām. Stop! Hey, you, stop! Apstājieties! Paliciet stāvēt. Vai jūs nedzirdat šāvienus? Jums ir jātiek ārā no šejienes. Stāt! Ko jūs teicāt? Nāciet, sekojiet man! Ejam! Rokas turiet augšā, es teicu! Pasaki tavu vārdu. Ahmeds. Bet te rakstīts Muhameds. Tā jau no mana pasi, to es tikko šeit atradu. Ak, jā, tieši šeit. To var ik viens pateikt. Bet tas te izskatās diezgan līdzīgs tev. Briesmas ir likvidētas, terorists no halles recepcijas priekšā ir aizbēdzis. Es esmu notvēris aizdomās turamo 2. stāvā. Ejam, man pa priekšu. Vai es tagad lūdzu atkal drīkst atsaņemt manu pasi? Ak, jā, tavu pasi. Nu labi, te tev būs tava pasi. Hei, kur ir tā bode? Ahmed! Samanta! Karo! Samanta, Kecija! Samanta! Kecija! Tas ir garām, viņi ir prom. Hei, vai jūs vēl esat dzīvi? Ak, paldies Dievam! Jūs visi sasiņojat. Tā te ir tikai krāsa, nagulaka, tikai atrape, lai tie domātu, ka mēs esam beigti. Kur ir tie slepkavas? Jā, izskatās, ka tie ir aizlaidušies lapās. Godīgi? Paldies Dievam. Vai tu zini, kur ir Ahmeds? Ahmed? Wow! To matu spreju es ievērošu priekš nākamās uzstāšanās. Turcija, 33 grādu teroristu uzbrukums un frizūras turas kā bumbdrošas. Jūs drīkstat atteikties no sava izteikuma. Katrs nepareizs izteiciens var tikt izmantots arī pret jums. Vai jūs esat pavisam droši, ka jūs pazīstat šo vīru? Jā, dabiski, ka tas ir Ahmeds, viņa sieva Nagihana un viņu draugs. Jā, pirms pāris dienām tie te iečakojās pie mums.
Tie taču ir Nobela miera prēmijas laureāti no Nicas. Vai jūs to pašu teiktu arī tiesas priekšā ar zvērestu? Jā, bet kā tad tas nāk, ka neviens šo pasi nevar uzrādīt kā pierādījumu? Un viņš šo te pasi ar savu fotogrāfiju un ar Muhameda vārdu balansēja uz sava daikta, kad mēs viņu pliku noķērām bēgot. To noskaidrot varētu nebūt mūsu uzdevums. Mēs uzraugam, lai šajā mājā, piemēram, runātu pieklājīgi. Šis te terorists maskēšanas nolūkos ir izģērbies kails, un tad vēl par vēlu pamanīs, ka viņa pasi vēl palikusi biksēs. Tad mēs viņu noķērām vēl īstajā laikā, pirms viņš varēja no tās atbrīvoties. Vai drīkstu jūs īsi pārtraukt? Teroristu mēs te tūmā nevarējām notvert, viņš ir miris, un te ir viņa pase. Un Ahmeds. Pase bija pie viņa. Ak, nē, cik daudz viņu vēl ir no šīs zortes. Redziet, tieši tādēļ es esmu tikai recepcijas darbiniece. Ko nu? Nu man žēl. Mūsu pētījumi parādījuši, ka jūs nevarat būt iespējamais terorists. Ļoti interesanti. Vai jums ir vēl vairāk tik pamācošu atklājumu, prokuroris kundze? Piemēram, kādēļ es neesmu miris, lai gan šis terorists taču skraidīja apkārt ar manu pasi? Runājot par nošauto, tas ir jūsu brālēns Mohameds Saids. Kas? Kā? Mohamed? Ak, netaisiet te nekādu šovu. Jūsu brālēns Mohameds pavisam nejauši terorakta dienā tika redzēts jūsu hotelī. Izšpļaujiet to ārā, Mohameds Saids bija jūsu līdzdalībnieks. Un tikai tādēļ, ka mūsu drošības spēki bija tik ātri klāt, jūs, attā, kungs, varējāt tik aizturēts, kamēr jūsu brālēns aizlaidās par rezerves izeju. Jūs tiekat apvainots kā līdzdalībnieks, vai arī, kā jūs izskaidrojat to, ka tikai dažas minūtes pirms terorakta jūs tikāt redzēts kopā ar nošauto Muhamedu? Nē. Es tieši gatavojos iet uz hamamu. Es jūs lūdzu, vai tas ir nopietni? Jā, lūdzu. Te jums no recepcijas. Jums ir apmeklētājs. Tā, kungs, lūdzu uz īsu brīdi nonāciet lejā. Tas ir neatliekami. Vispirms jūs prasāt manus papīrus, un tagad vēl arī naudu. Kur mēs patiesībā esam nonākuši? Vai šī ir valsts, kas visu tur zem kontroles? Es negribu pirkt šo hoteli, bet tikai kādu stundiņu to apmeklēt. Un tieši tas ir tas aktuālais punkts. Jūsu stundiņa tieši par pusstundu pārsniedz atļautās bezmaksas lietošanas tiesības. Sākot no 30 minūtēm mēs rēķinām 40 eiro, jo tad jums ir jāmaksā tāpat kā visiem citiem viesiem. Un tad es to strīdu ātri izbeidzu, samaksādams tos 40 eiro, ieejas naudu un paņēmu savu brālēnu līdzi. Un kas tieši tur notika? Vai jūsu brālēns savā peltsomā ienes līdzi rokas granātus un mašīnu pistoles? Muhamedam līdzi nebija pilnīgi nekā, pat ne savu dokumentu. Tie viņam bija jānodot pie recepcijas. Kas tam nošautajam teroristam vispār pie jums bija meklējams uzbrukuma dienā? Ticiet man, prokuroras kundze, Muhameds bija vienkārši brīnišķīgs un mīlošs cilvēks. Viņš nekad nenāca, lai ņemtu, tikai vienmēr, lai dotu. Tas tiešām nebūtu bijis vajadzīgs. Es tikai vienmēr tā satraucos, tad, kad neko, arī burtiski neko nevar izdarīt bez tūlītējas samaksāšanas. Es te domāju, bez treknas piķošanas. Tad vairs nav nekādas mīlestības, kā mūsu pravietis, Allaha, Korusan, to ir pavēlējis. Jā. Tur tev ir taisnība, bet tie tikai negrib, kāpēc iečakošanās tiek izbaroti arī vēl puse no radiņiem. Bet izstāsti, kā tu šeit nonāci? Kā tu vispār zināji, ka mēs te esam? Cilvēki, man nav jausmas, kurš tas bija. Tā vienkārši bija tā gada slepenā norāde, tips. Sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā, mans mīļais brālēn. Paldies! Allahs, lai tevi svētī un ir ar tevi vēl, tev daudz laimes.
Un tas, lai jau būtu bijis viss? Vai tiešām jūs man uzskatāt par tik naivu? Nē, tas nebija viss. Tad nāca tāds telefons. Anonīms. Dari kaut ko. Viņš izklausījās kaut kā satraukts, pozitīvs, bet vienlaicīgi bija kaut kāda dīvaina sajūta, kas darīja nemierīgu. Jā, katrā ziņā man nebija nekāda kaifa iet uz turieni. Uz kurieni? Kurp tieši bija jāiet? Jā, lūdzu. Vai te ir istaba 3028? Vecais, tagad to laikam zina jau puspasauli. Jā, pareizi, es tas esmu. Un kas jums izstāstīja par manu dzimšanas dienu? Ak, nē, mēs par to jau nemaz nezinājām. Katrā ziņā sirsnīgi vēlu daudz laimes, un tas nāk vēl jo derīgāk. Paldies, liels. Un ko jūs domājat ar to vēl jo derīgāk? To es jums labprāt izskaidrotu zem 4 acīm, respektīvi nodotu. Ko nodotu? Kaut ko pārspēj pat Nobeļa prēmiju. Lūdzu, pēc 1 stundas atnāciet uz Adinabai hoteļa Krasnols bāru. Un lūdzu, nāciet viens pats. Runa ir par īsti foršu lietu. Labi, mēģināšu pēc stundas būt tur. Jūs tam piekrītat? Kurš tas bija? Vispirms es jau gribēju gan, bet pēc tam es pārdomāju to citādi. Kādēļ citādi? Vai tādēļ, ka tas būtu pārsvītrojis jūsu terora plānu? Viņus ir grūti pārliecināt par to, ko dievbijīgs musulmanis nekad nedarītu. Nē, mans brālēns šaubījās. Aha, jūsu brālēns šaubījās. Viņš taču bija sabatists, salafists. Nu, to vismaz saka mūsu izmeklētāji. Es teikšu to vienreiz arī kristīgi. Tikai tādēļ, ka kāds pretojas savas reliģijas pasaulīgošanai, viņš vēl ilgi nav nekāds sktents. Tātad salafists. Mohameds bija viss, kas cits, tikai ne tas. Vai tu domā, ka Allaham ir vajadzīgs kopā ar jums rāpties pa panākumu kāpnēm pāri Nobela prēmijai? Lūdzu, dārgais brālēn, neiepinies pasaulīgajos kārdinājumos. Es vēlētos, lai tu būtu bijis klāt pie prēmijas sadalīšanas. Tie visi bija tik cēli un labi cilvēki. Nu, ko es te stāstu? Vai man šodien nav dzimšanas diena un līdz ar to brīvība kādai vēl nē? Tu man jau sūdzējies, ka bez tava pārsteiguma apmeklējuma tu nesot līdz paņēmis nevienu dāvanu. Vai tu man par to neizdarītu kādu mazu prieku? Bet labprāt. Un ko tad? Aizietu manā vietā uz to nodošanas tikšanos, kamēr es ar zēniem relaksēšos hamamā. Pēc tam ēdīsim un svinēsim visi kopā. Pēc tam mēs galu galā esam maksājuši, un tad tu pēkšņi izcelsi priekšā līdzpaliņam to pārsteigumu un liksi uzsprāgt bum. Pie tam mēs atkal būtu pie tēmas. Īsi pēc tam viņa abi tai bumbai arī patiešām liks sprāgt. Auč! Ak, mēsli! Kādēļ es saku kaut ko tādu? Pierodiet pie tā patiesība, agrāk vai vēlāk iznāk gaismā. Kā jau jūs tik jauki sakāt, Inhalā, kā Dievs to gribēs? Noteikti nē. Tagad pēkšņi atkal nē. Tas taču ir jūsu patstāvīgais izteiciens. Es taču domāju, tas noteikti nebija tik... Tas taču bija tikai vairāk tāds izteiciens. Likt bumbai sprāgt. Pārsteigums, tadā! Es saprotu, lai gan es nesaprotu, kā lieta bija tālāk. Es tev dodu mazu šo dāvaniņu ar 2 noteikumiem. Un kādi tie būtu? Es tev pēc tam drīkstēšu atnest vēl arī dzimšanas dienas dāvanu un lūdzu ar visu savu slavu palieciet vienkārši un nedariet nekad Allaham negodu un tagad baudi savu hamamu. Es tevi mīlu. Paldies. Tas bija pirmkārt. Es gan ar paziņojumu par noziegumu ievadīšu kriminālu apsūdzību pret jums. Taču tagad pierādījumu trūkumu dēļ man jūs jāatstāj uz brīvām kājām. Liels paldies. Magaldi kundze, es jums nelikšu vēlreiz vilties. To es esmu dzirdējusi. Tā nav tukša. Es dabiski domāju to lietu ar to sprākstošo bumbu. Jā, tieši par to mēs runājām. Ak, kā gan tu pornus izmoldu laukā tik muļķīgas lietas? Nagihanai bija taisnība. Pirms ko runā vajag ieslēgt galvu. Ko tu dari?
Cik gan ilgi mums ir jācieš tevis dēļ, jūsu abu dēļ. Tas viss ir tik neaptverami briesmīgi. Taču tagad atkal viss būs labi. Jā, mēs esam ļoti par jums lūgušies, un nekas un neviens jums nekad vairs nekaitēs. Paldies! Vislabākais, ja mēs visi pavisam atslāpsim, un jo vairāk tagad, kad mēdī ir uzkurtuši virsū ne tikai Ahmedam, bet vēl arī mums visiem. Es to vienkārši nespēju aptvert. Vispirms viņi pasniedz mums Nobeļa miera prēmiju, un viss caur mūs izlutina, un tagad pēkšņi tie mūs nosauc par šķietamā miera grupa. Tie dzied par mieru un nes karu. Mutēs tiem ir maigi vārdi un rokās nāvīgi ieroči. Kā Dieva dēļ viņi tā var? Mēs to atriepsim. Atriebība? Es te tieši runāju par godības atriebību. Kas tas ir? Mēs uzsāksim tādu starptautisku savstarpējas augstu vērtēšanas un mīlestības turnīru. Kādu pasauli vēl nav redzējusi. Visiem cilvēkiem šajā pasaulē ir jāuzzina un jāsajūt, ka mēs cits citam esam vajadzīgi. Kā viena roka otrai un kā tieši mūsu dažādības dēļ mēs citu papildinam un varam mīlēt. Un šī vēsts saucas Tas iet! Jā, kolosāli, cool! Tas iet! Tas iet! Tas iet! Tas iet! Tas iet! Ar šo pēdējo dziesmu mēs uzaicināsim uz vienotības izdzīvošanu, uz miera izdzīvošanu, un proti starp visām kultūrām, starp visām reliģijām, visām partijām un ideoloģijām. Ir laiks atklāt citam citu kā daļu no sevis. Es teicu, pašiem no sevis. Konstruktīvi atbalstīt vienam otru, kalpot tuvākajam bez maksas, jo tā ir mīlestība. Jo mēs spējam cits citu mīlēt, un visi kopā, sakiet reiz visu to kopā, tas iet, tas iet, tas iet. Tik atšķirīgi un tik citādi. Neviens nav vienāds ar citu. Katram ir savas intereses, šķietami nav nekā, kas mūs vienotu, bet nav nekāda pamata, nav nekādas varas, kas spētu mūs patiešām sašķelt, jo katram ir vajadzīgs katrs. Viens pats neviens netiks galā. Mēs tam ticam un sakam, jā, tas iet. Vai arī tu jūti šo mīlestību, kā tā mūs savieno? Tā dziļi iekšienē tev parāda to, ko tu jau zini sen. Tikai vienotība un miers ir tas noslēpums, kur uzzied jaunā pasaule. Jā, tas iet. Mēs esam viens, jo tas nekad neiet vienam pašam. Mums esat vajadzīgi jūs, ik katrs šeit. Neskatoties uz politiku, neskatoties uz reliģiju, sirdis savienojas jau tagad. Dievs dzīvo iekšā viena no mums. Visa kosmosa mērķis ir savienošanās ar jums. Savstarpējs miers un vara pār visu, kas traucē. Jo tu esi es, un es esmu tu. Ko es daru tev, to daru pats sev. Posts, prot skatīties uz maniem līdzcilvēkiem. Tikai kopīgi mēs varam pastāvēt šajā cīņā. Katrs var izmainīt savu likteni, ja mēs vienotībā kļūstam pilnīgi. Citu augstāk vērtēšana ir parādījusi, viss pāries, paliks mīlestība. Jā, tas iet. Mēs esam viens, jo tas nekad neiet vienam. Mums esat vajadzīgi ik viens no jums šeit. Jā, tas iet. Mēs esam viens, jo tas nekad neiet vienam pašam. Mums esat vajadzīgi jūs, ik katrs šeit. Neskatoties uz politiku, neskatoties uz reliģiju,
sirdis savienojas jau tagad. Dievs dzīvo iekš ikvienu no mums. Tas ir, mēs esam viens, jo tas nekad neiet vienam pašam. Mums esat vajadzīgi jūs, ik katrs šeit. Neskatoties uz politiku, neskatoties uz reliģiju, sirdis savienojas jau tagad. Dievs dzīvo iekš ikvienu no mums. Valhalla Federo GRU. Vai mēs reiz varētu konfidenciāli parunāt? Es jums nelikšu vilties. Jūs varat uz mani paļauties. Idiots. Ja viņš tik labi nemaksātu, viņš man varētu... Runa ir par iekšējo un ārējo drošību. Tamara Payne. MI6. Tik atklāti mēs parādamies tikai tad, kad runa ir par augstu drošību un par stingri konfidenciāliem ziņojumiem. Vai jūs varat klusēt? Es drīkstu stādīties priekšā. Pāters Kronos. Man ir augsti konfidenciāla informācija tieši no Vatikāna. Jāela Rozenkroice. Neizbīstieties, lūdzu. Es esmu no Masada. Mums ir ļoti konfidenciāli paziņojumi. Tie ir paredzēti vienīgi jūsu ausīm. Starp citu, kas te īstenībā bija ar to, ko tu iepriekš ilgi runāji? Tu esi tik nerunātīgs un iegrimis domās? Tā, priekš kāda neviena, viņam tomēr bija pārāk skaidri uztveramas kontūras. Špļauj tik kārā, kas tur notika. Nekas? Nekas pasauli kustinošs. Tas atkal bija nepārprotams netiklis un zvēra rokraksts. Vatikāns savienībā ar brīvmūrniekiem ir šo teroru aktu plānojis, lai pēc tam vainu par to uzveltu uz islamiešiem. Jā, bet tevi tas vismaz ir kustinājis, un zini, tā taču pietiek, lai tu man ļautu ieskatīties tavā sirdī. Dalīta bēda ir pusbēda. Hei, es esmu puse no tavas dzīves. Un, ja nu es to negribu, jo man ir paļāvība tikai uz jums, izdevīgā gadījumā es labprāt jūs detalizēti informētu par to. Bet tad klusēšana būtu augstākā prasība. Tātad, halo, kas tad nu tas būtu? Mēs taču vienmēr viens otram stāstam visu, un tu taču zini, ka mums vienam no otra nav nekādu noslēpumu. Tātad noslēpumu noteikti nē, bet reizēm noteiktas lietas varbūt vienkārši vēl nav gatavas izrunāšanai. Mīļā, vai arī tu no manis prasi to pirms īstā kairusa? Tu jau zini, pirms īstā laika punkta. Ar tevi tagad pļāpāt par kaut kādām lietām, kas mani noskaņo domīgi. Nē, bet kas tad tevi kustina? Tev man nav jānosauc nekādas nesagramotas detaļas.
Vismīļāk es sasaukt kopā mūsu brāļus un liktu tiem priekšā vienu tēzi, par kuru es šovakar esmu dzirdējis. Kas tā ir par tēzi? Starptautiskā prese. Halo, Edmund Ringer, mans vārds. Jā. Kas gan varētu slēpties aiz šī uzbrukuma mūsu hotelim? Es domāju, ka ir taču pilnīgi acīm redzami, ka te ir noticis uzbrukums zem viltus karoga, un te ir cilvēki, kas noteikti par to zina vairāk. Āhā. Tā tad viena sazvērstības teorija? Laulotām sievām, uz kurām mērķē teroristi, nekad nevajadzētu iziet uz ielas bez elektrošoka ierīces, un tām jāietur absolūta distance no sazvērstības teorijām, un jāveltī mazliet vairāk uzticības tādiem mēreniem žurnālistiem kā man. Sazvērstības teorijai pa priekšu būtu vēl jāpierādās. Hei, vai zini, ko bez manis? It kā zem šim debesiem nebūtu jau tā pietiekami šo sazvērstības teoriju. Dārgais, mums taču nebūtu jātīsta vēl viena jauna. Bet tādā lietā es taču nevaru palikt tāds pasīvs. Ok, tad kļūsti aktīvs. GRU šo uzbrukumu savienībā ar Ķīnu un Ziemeļkoreju jau ir izmēģinājušas. Tās jau atkal ir zem viena jumta. Tādēļ vairāk nevienu vārdu. Nevienam līdz mūsu zīmei. Redzi, tur piedalās jau diezgan lietpratēji. Mūsu drošības dienesti, mūsu iestādes, valsts prokuratūra. Vai tu domā, ka tie vēl gaidīs uz mums, sulēņiem? Ok. Šovakar es esmu iepazinies ar kādu, kam ir viskrasākie sakari. Un proti, līdz pat visaugstākajām valdības un drošības aprindām. Tas viss mani nodarbina, un arī tas, kas viss varētu slēpties aiz šiem uzbrukumiem. Laulātajām sievām viņu stāvoklī es iesaku iziet pašaizsardzības kursus, absolūtu distanci no sazvērstības teorijām un nekādu neusticību mūsu valsts medijiem. Tas būtu augstprātīgi. Varbūt te man kaut kas tagad šobrīd spins pa galvu. Par ko tu runā? Par kādu jēdzienu? Nu jā, varbūt sazvērstības teorija. Jā, varbūt kāds tev ir pastāstījis par kādu teoriju par šo uzbrukumu. Tas drīzāk izklausījās pēc sazvērstības fakta. Sazvērstības fakts? Tu zini, mēs vienmēr visu esam darījuši kopīgi, vienmēr esam bijuši kopā, bet zini, tieši no šī brīža es te būtu labāk laukā. Šo ceļu tad tev vajadzēs iet vienam. Kas tad tev tagad ir tevi iebraucis? Kādēļ pēkšņi tik cieti un griezīgi? Karolīna, kādēļ tik absolūti? Varbūt tu esi runājis ar kādu īpašu personu? Halo, Jūlija Magaldī, valsts prokuratūra. Es labprāt dotu jums pāris drošības norādījumus. Es? Man bija tikai saprātīgas sarunas un sazvērstības teorijas, man stāv ārpus saprāta. Tās ir smadzeņu savārpums. Tu laikam domā galvu augšā, smadzenes ārā un zefīrus iekšā. Bet kas tad, ja šī uzbrukuma slēpjas visaugstākās aprindas un daudz augstāka plāna nekā mēs dievbijīgās avis vispār spējam iedomāties? Vai tu zini, tad mēs būsim tikai pa īstam laukā, jo priekš tam taču pastāv iestādes, drošības dienesti, ziņu dienesti, pētījošie mēdīji. Tu tagad gadījumā nerunā par mūsu valsts mēdījiem, kas tieši tagad mūs tik nekrietni velk caur mēsliem? Nē, mēs nedrīkstam pazaudēt pamatu uzticēšanos mūsu sabiedriskajiem medijiem. Arī viņi taču kādreiz drīkst kļūdīties, jo ikdienā viņi ir atkarīgi no labiem informantiem. Labāk atkal aizlūksim par valdībām, dārgais. Bībelē taču ir teikts. Vēsts ir pienākusi, mīļā. Jā, tev laikam ir taisnība. Jā, man tiešām kāds bowlinga vakars ar maniem brāļiem darītu kaut ko labu. Jā, to mamma dzird labprāt. Es domāju, ka tā nemaz nav slikta ideja. Iztaisiet kādu bowlinga vakaru, atkal vienu īstu vakaru. Manis pēc pat regulāri tas varētu mūs visus atkal ievest špūrē. Jā, man atkal viens lūkšana vakars ar mūsu brāļiem būtu daudz labāks nekā te ņemties par pasaules vēsturi ar krimināliem gadījumiem un politiku. Āmen, mans varoni. Tā tu man jau atkal patīc labāk. Un mēs, sievas, šajā laikā atkal kādreiz varētu aiziet uz teātri vai kino un varbūt uz modes skati, uz iepirkšanās tirdziņiem un kafijas klaču. Nu tā! Vai tev patiesībā būtu kas pretī, ja es atkal norganizētu ar mūsu sievām adīšanas dienu? Es domāju, ka kaut kas tāds visātrāk atkal atslābinātu mūs. Vai es atkal reiz apmeklētu kādu ēst gatavošanas kursu vai tam līdzīgi? Jā, te tas skan kaut kā labi. Man uzreiz jau iet labāk. Tieši to mēs darīsim. Nāc, labāk nodarbosimies ar dzīves skaistajām lietām.
Tas skan aizraujoši. Un ja pie tam ir izredzes uz jauku paēšanu, tad katrā ziņā. Assalamu alaikum akmatullah, assalamu alaikum akmatullah. Nāc, apsēdīsimies. Paldies ar brokastīm. Ak, lūdzu. Mums ir jāpārunā kāda svarīga lieta. Beidzot, es patiešām jau ilgāku laiku jūtu, ka tev kaut kas dvēselē dedzina. Parunāsim par to. Nu jā, pāris vakara sarunas man ir parādījušas, ka mums tā lieta ir jāapskata nopietnāk. Te ir viens tāds katoļu priesteris, kas labāk zina par noteiktām anti-islamistiskām valdības aprindām un tā. Mums ir stingri pierādījumi, ka aiz šī uzbrukuma slēpjas Mosads, daži augsta-ranga jūdi un cionisti. Es jums labprāt izstāstītu ko vairāk. Protams, tikai zem 4 acīm, un ja jūs to turēsiet slepenībā. Viens katoļu priesteris? Aha, par noteiktām valdības aprindām un tā? Vai tu tiešām domā, ka mūsu uzdevums varētu būt iemaisīties kriminālistiskās lietās? Tu jau zini, kā es principā attiecos pret Vatikānu, bet tas vīrs patiešām izskaidroja pāris izgaismojošas un svarīgas kopsakarības. Es te saužu kaut ko līdzīgu tādai kā mazai sazvērstības teorijai, kas nāk uz mums? Nē. Vienu sazvērstības faktu. Mans cukurs ir prom. Ak, ņem mani nopietni. Vai tu vairs netici mūsu izskaidrošanas iestāžu godīgumam un profesionalitātei? Hei, es tikai izpildu pavēles. Vai drīkstu stādēties priekšā, Jozefs Āmuma drošības dienests? Laulātajām sievām kā jums mēs iesakām 3 variantus – piparu aerosolu, absolūtu distancēšanos no sazvērstības teorijām un stabilu paļāvību mūsu kvalitātes medijiem. Tas jau ir tieši tas. Bet kas būs, ja vienreiz mūsu drošības iestādes un mediji totāli kļūdīsies, meklēs pilnīgi nepareizā virzienā vai pat paši būs iepīti tādos uzbrukumos? Tu jau redzi, kā mediji melo. Iestādes vienkārši spēlē līdz tajā tumšajā spēlē. Kas te ko iedvesmo? Ak, lūdzu, atstāj to. Kā tu pēkšņi vari mani neņemt nopietni? Ja mēs savām iestādēm valsts mēdījiem vairs nevaram uzticēties, kāpēc mēs nobraucam kaut kādās sazvērstības teorijās? Hei, sorry, es te patiešām esmu ārā. Ko mēs tagad tādi tārpiņi te varam izdarīt? Es gribu atkal varēt dzīvot mierā tā, kā pirms šī uzbrukuma, vai tu saproti? Jā. Vai tev šovakar bija svarīgas sarunas? Tu atstāji krampjainu iespaidu. Es nevaru tevi labi sajust. Jā, vai tu zini? Es sev jautāju, vai parastu pilsoņu kontakti ar kaut kādiem slepenajiem dienestiem varētu veicināt pasaules konfliktu atrisināšanu? Un kā tu to domā? Kas kaut kādam slepenajam dienestam ir pazudis mūsu koncerta sarīkojumā? Kurš tad tas bija? Tas nepārprotami bija uzbrukums zem viltus karoga. Mums ir uzticams pierādījuma materiāls tam, ka aiz šī uzbrukuma slēpjas CIA un Saudarābija. Jums par to vajadzētu klusēt. Kamēr? Tas taču vienalga tur bija tikai šis zellis, kurš jau aiz 7 stūriem atpazīst kādu lūk no slepenā dienesta. Dārgais, es jūtu tavas vibrācijas. Kura tieši slepenā dienesta un ko tie varētu gribēt no mums? Tās taču ir totāli vienalga.
Ir lūk tāda teorija, lūk par mūsu stāstu, un tā diezgan saprotami uzreiz izskaidrot arī dažus citus pēdējo gadu teroristiskos uzbrukumus. Vai drīkstu stādīties priekšā? Heather Bush. Cijā. Precētajām sievām jūsu stāvoklī mēs iesakām pašaizsardzības treniņus, absolūtu distancēšanos no sazvērstības teorijām un paļāvību uz oficiālajiem mēdījiem. Tu saki teorija? Es dzirdu sazvērstības teorija. Ha! Gaisma un mīlestība. Un tāds šeit šis apgrūtinošais elements. Man te gan gaisma nodziest, vai tu to saproti? Hei, nu nebļausties uz mani. Es jau tikai skaļi domāju, jo tu uzrunāji mani par manām iekšējām pārdomām. Es jau negribēju teikt neko. Par tādām lietām nemēdz domāt pat klusi. Atstāsim to, lūdzu, mūsu valsts dienestu ziņā. Tagad mēs jau atkal esam pilnīgi ārā no koncepcijas. Renzo, nāc. Sūtīsim viņiem labas domas, atbalstam. Saņemiet tieši tagad gaismu un mīlestību. Būsim vienkārši atkal tādi, kā bijām. Viss bija tik klusi un mierīgi. Jā, tava gaisma kā vienmēr šķiet gaišāka nekā manējā. Atkal un atkal šie pretstati. Gaisma un ēna. Labais un ļaunais. Pozitīvs, negatīvs, vīrs, sieva, labs un smirdīgs gaiss. Jā, bet vai tev tomēr nevajadzētu vismaz pamēģināt apsēsties kopā ar dziļāk zinošiem cilvēkiem? Jā, bet tu taču zini, kā tas notiek. Šodien tu vēl runā par noslēpumus zinošajiem un jau rīt par bruņotajām brīvības cīņām. Vai varbūt tu domā, ka šāda veida pārspēku var nospiest ceļos tikai ar lūkšanām? Lūdzu, atgriezīsimies pie ikdienas. Es tik ļoti ilgojos pēc kādas kafijas klačas kā agrāk. Ar manām 3 draudzenēm. Jā. Es domāju, ka tev ir taisnība. Man no tīrās rakņāšanās domās jau kup galva. Varbūt man labi noderētu arī sports. Adrenalīns aizdena rūpes. Nu, vismaz uz kādu brīdi. Ak, tieši tas taču ir tas, kas mums šobrīd ir vajadzīgs. Jā, dari to, jā. Lūdzu, dari to. Un par visu citu mēs vienkārši sakām Inhalah. Viņš, lai liek tam notikt, kā viņš ir to plānojis. Vai tu zini, man vienkārši atkal jātiek ārā svaigā gaisā kalnos, vai tā? Es esmu kļuvis pārāk mistisks. Laikam jau arī Ahmeds, Jose un Kais sajūt līdzīgu vajadzību. Jā, tas dod jaunas perspektīvas. Ejiet kopā kalnos, vienkārši dariet kaut ko. Es atkal pierunāšu mūsu sievas uz ūdens un saules dienu. Starp citu, jaunajā izklaides parkā ir nošļūktuvis. Nu, es domāju, riktīgi forši slitkalniņi. Jā, saki, mīļā, cik veca tu tikko vēl biji. Es dabiski domāju, jūs visas kopā. Cilvēks lūk vienmēr ir tik vecs, cik viņš jūtas, un es vismīļāk atkal būtu bērns. Hai! Mēs kā vīri šovakar varētu satikties mēģinājumu telpā. Man ir ideja jaunai dziesmai. Labi. Pasaki to. Lūdzu, pasaki to visiem citiem. 8:00. Super, paldies! Halo, šeit Kāro! Vai mēs sievas šovakar atkal nevarētu satikties Nomblesē? Man būtu pārunājuma ļoti svarīga lieta, kamēr mūsu vīri strādās ar jauno dziesmu. Hei, man ir jaunumi, panāciet šurp! Kā es jau vienmēr visiem esmu teicis, mans noslapkavotais brālēns bija ekstrēmi nekaitīgs cilvēks. Neskatoties uz to, viņu noslapkavoja un tagad mēģina mums abiem uzgrūst šo teroru uzbrukumu. Tā, es uzreiz ķeršos pie punkta. Vai jūs ar mani noslēdzat paktu, pamatīgi noskaidrot šo lietu un caur mūsu rezultātiem labot šo pasauli? Mēs visi jau tāpat esam tajā iepīti, un tādēļ, ka visur notiek tas pats, visa pasaule ir tajā iesaistīta.
Kas tas tikko te bija? Vai arī jūs to ievērojāt? To bija grūti neievērot, un tāpat nesajust. Zēn, es tagad to saskatu, šo tumši zili violeto auru ap mums apkārt. Vai arī jūs to redzat? Šis spēks, kas te apņem mūs četrus, tas ir tīrās sinerģijas spēka lauks. Vai kāds no jums to zina, ko tas nozīmē? Tagad ir mūsu kārta izdibināt, kāda ir patiesība un realitāte par izdarītajiem un iznest gaismā viņu īstos motīvus. Kas tieši slēpjas aiz šī uzbrukuma mūsu hotelim? Un aiz visiem tiem, teiksim, pēdējo 10 gadu terora uzbrukumiem? Kā pirmo, mēs analizēsim visus šos teroristu uzbrukumus un izdibināsim kopīgo terorisma musturi. Jo tā, kā mums to pasniedz, tas noteikti tā nav. Taču savām mainstream orientētajām sievām šo uzdevumu mēs nedarīsim zināmu. Viņas to nespēj satvert. Mēs pasaulē atklāsim patieso vēsturi par kūdīšanu pret islamu un islamu teroru. Mūsu moto tagad ir jāizbeidzas jebkuram teroram. Taču mūsu kopīgais mērķis ir daudz augstāks nekā mūsu sievu. Mēs gribam izglābt ne tikai mūsu pašu personīgo ādu, bet gan visu pasauli. Bet tajā dienā, kad viņas stāvēs pretī melnajai patiesībai, šīs mūsu uzvaras spēks pārliks uz viņām, un viņas bez žēlastības metīsies iekšā kopējā un uzvarēs. Ko grib un kas būs ar mūsu 4 sievām? Bez žēlastības mesties talkā? Tās taču pat mušai nespēja nodarīt pāri. Un kāpēc tu vispār tās redzi kā mainstream orientētās? Kā jūs to te tikko esat domājuši? Un tu, kādēļ mūsu uzdevums būtu jānoklusē sievām? Vai es kaut ko teicu par mūsu sievām? Man nav nejausmas, ko tu domā. Es uzskatu, ka Renzo priekšlikums izdibināt kopīgo teroru schēmu ir cool. Teroru schēmu? Vai tad es kaut ko teicu par teroru musturi? Kas patiesībā tas ir? Tagad es saprotu. Es varu jums precīzi izskaidrot, kas ir domāts ar to kopējo terora musturi. Mūsu sievas nekādā gadījumā nedrīkst uzzināt par mūsu misiju. Mēs zaudētu viņu acīs uzticamību. Viņu acīs mēs būtu kā no ticības atkritušie. Slikti paraugi. Vīri pie pētīšanas. Tā, es esmu izsalcis. No tava skatiena es noprotu, ka kaut kas nav īsti tev pielicis. Izstāsti to. Vai zini, jūs kristieši jau 2000 gadus esat vienmēr tikai devuši savu vaigu, kad jums uz tā ir sists? Mēs nekādā gadījumā nedrīkstam kļūt par sazvērstības teorētiķiem vai par valsts ienaidniekiem. Taču šādos apstākļos vienreiz beidzot ir jādara gals šim. Nav ne jausmas, es nosaukšu to par pašnāvnieku numuru. Es nevaru un negribu vairs ilgāk pasīvi noskatīties, kā beigās mēs laulātās sievas arī tiksim kādu teroristu piesmietas un iespējams bezpalīdzīgi nokautas. Ļaudis, mums ir jāizstāvas un ir jāspēj mums pašām sevi aizstāvēt, ne tikai ar vārdiem un lūkšanām, bet turpmāk arī miesīgi. Hei! Man ir priekšlikums. Mēs ar saviem vīriem norunāsim, ka mums ir noteikta vajadzība pēc regulārām kafijas klačām, kultūras dienām, sievu vakariem un tam līdzīgi, kamēr mēs tad slepeni tiksimies pašaizstāvības treniņos. Kā jūs domājat? Gluži manas domas. Kopš uzbrukuma mans moto ir: ienaidnieks ir pavisam tuvu. Viņš varētu tev atrasties nepastarpināti kaimiņos. Mans vīrs gan nekad netiktu galā ar to, ja viņš uzzinātu. Un nepavisam ne, ja viņš uzzinātu, ka es uzdrošinos ar cīņas sportu likt uz spēles viņa labo slavu. Un iespējamā kārtā pat kaitēt. Ahmeds ļoti baidās no kūdīšanas pret islamu. Taču es vairs vienkārši nevaru tā dzīvot tālāk. Arī man tagad pietiek. Ko tu domā par to mūsu gaismu un mīlestību, māsa Kecija? Jā, tā arī man ir sācies jauns laiks. Mans jaunais moto ir ne tikai vairāk gaismas un mīlestības, bet arī vēl pienākuma un citienu.
Wow, tik precīzi es patiesībā pat negribēju zināt, bet mans vīrs nekādā ziņā nedrīkst to zināt. Vispirms jau ne tad, kad es paņemu kādu ieroci. Ko? Kādu pašaizsardzības ieroci dabiski? Kādu Kalašnikovu? MT-19. Wow. Jā, 12 mm kalibrs. Wow, es tādu vismīļāk esmu gribējusi jau sev kopš uzbrukuma. Līdz šim es patiesībā domāju tikai par pipargāzi un elektrošokeri, bet Kalašņikovs, nu vienalga kāda kalibra forša ideja, sorry, bet mēs jau esam kristieši. Es esmu kristiete. Nagihānā es vienmēr redzēju tikai labu musulmanieti. Samant uz mani līdz šim atstāja laba cilvēka iespaidu. Un tu jau kā bērns esi peldināta ezotēriskas mīlestības dzērienā. Bet ko jūs te pēkšņi melšat tādus bīstamus mēslus? Vai, lai kādā mājas kratīšanā zem jūsu gultām atrastu kaut kādu tarkšķi? Vai jūs gribat sagādāt mūsu ienaidniekiem neapgāžamus pierādījumus, lai viņi mūsu internetā varētu demonstrēt kā apbruņotus teroristus? Jūsu Kalašņikovs Instagramā, Facebookā vai Twitterī, kur iespējams kopā ar mani un Jose Seju? Varbūt jūs patiesībā nemaz nezināt, ko jūs te darāt? Vai jūs tiešām par to varat saprātīgi un objektīvi atbildēt? Nāvējošie tarkšķi zem gultas? Vai arī ir labākas paslēptuves? Jūs neaprēķināmās mazo noslēpumu sīktirgotājs, un tieši jūs es esmu sasaukusi kopā šim pašaizsardzības numuram? Es katrā ziņā savu Winchesteru 77 izkašāšu tikai tad, kad piparu gāze un elektrošokers būs kļuvuši tikai par apsmiekla objektiem. Ei, Karo, tu nekaunīgais, neaprēķināmais, asprātīgākais mazais zvērs! Nē. Attaisi acis. Taisi sev savu bildi. Atver acis. Meklē patiesību. Taisi sev bildi, netici visam, ko viņi saka, jo daudz par ilgu šeit notverti ir laiks mums atbrīvoties, un laiks mums atbrīvoties no visiem meliem. Neticiet viņiem, jo gandrīz neviens no viņiem nerunā patiesību. Melnu par baltu un ūdeni par ledu, un arvien vairāk sasniegumu. Visa tautsēmniecība kalpo elites labumam, un neviens nekļūst paēdis. Viss rotē arvien ātrāk paši ap sevi. Mēs grozāmies paši ap sevi kā zelta teļi, kas atnesas un atnesas, lai aizbēgtu kā dzeguzes. Tikai nedaudz redz aizbilžu fasādes. Un jau kopš bērnības tiek mācīt, ka patiesību saka, dara, runā, lai gan viņš to dara vai nē. Un tā oficiālajiem uzskatiem tic jau tikai aiz tradīcijas, miljoni bez vīzijas, televīzijas priekšā, reportieru rokās kā māls, uzskati masas formētas vairāk pēc normas, un tas, kas notiek, jau tiek interpretēts, servēts, un starp talkšaviem un e-mailiem, džēmiem konsumēts un netiek kritizēts, kamēr pakaļa nesalst. Tad tā vietā, lai meklētu jaunus ceļus, labāk iet uz leju, lai pastaigātos pa pēdām, lai padomdevēju ceļu un pēc zodiaka zīmēm, bet skaties, cik nemanāmi ielavās zvēra zīme, kā lapsas vīna dārzā, un bilžu aprēbināt ļauj aizskriet laikam, lai viņus izdzītu un viņi izplešas lielākās daļas miegpilnajās dienās, bet skaties, mēs vairs nevaram atļauties gulēt. Atver acis, meklē patiesību, taisi sev savu bildi, netici visam, ko viņi saka.
Lūdzu, tev var iespraust. Es jums teikšu, Renzo ideja. Visus pēdējo gadu teroristu uzbrukumus pēc kārtas vienreiz izanalizēt, pēc kopīga terora mustura ir bijis absolūts šāviens Melnajā. Es jau esmu it kā kaut ko atradis. Hei, paldies, vecais, es domāju, ka arī es esmu atradis vienu sarkano pavadienu. Es drīzāk runātu par vienu sarkanu virvi. Jā, bet diezgan traknu. Taču piešausim šai hipotēžu zupiņai vēl arī dažus faktus. Redziet, te es esmu atklājis kādu pavisam interesantu paralēli, un proti, notikumu vietā tika atrasta ne tikai Ahmeda pase. 2001. gada 11. septembrī, kad tika pulverizēta abi Ņujorkas debesskrāpji, tur esot tieši tāda pati čupiņa, pāris papīra strēmeles, neskartas nonākušas no pašas uguns pekles vidus, kas noveda sabrukumā visu World Trade Center. Un aizdomās turamo teroristu pasēm turklāt bija vajadzējis lidot pret vēju, lai varētu piezemēties marķētajā atrašanas vietā. Kāds joks! Un tagad jau skatāmies tālāk, uzmanieties. 2005. gada 7. jūlijā taču bija tie uzbrukumi Londonā. Arī tur, neskatoties uz ļoti stiprajām eksplozijām, notikuma vietā tika atrastas aizdomās turamo pašnāvnieku pases. Nebojātas. Ļaudis nebojātas. Tieši tāpat 2015. gada 13. novembrī terora uzbrukumos Parīzē. Tur pase esot atradusies blakus pašnāvniekam. Es domāju, ka šī izskaidrojuma ir pilnīgi nesaprotami. Nevienam teroristam pat sapnī galvā neienāktu ideja nesāt savu pasi sev klāt. Un ne pavisam jau, lai to vēl atstātu notikumu vietā. Sorry, Ahmed. Pat tev kaut kas tik neprofesionāls neienāktu prātā. Ja nu vienīgi es ar nolūku tos dokumentus pazaudētu, lai vedinātu uz nepareizām pēdām. Hei, zēni, cilvēki, kurš terora akts mums lika vēlreiz muzikāli izlausties? Tas bija uzbrukums Charlie Hebdo 2015. gada 7. janvārī, un arī tur pašnāvnieks esot pazaudējis savu pasi tieši mašīnā, ar kuru bēga. Un tad nesenais atentāts Berlīnes Ziemassvētku tirdziņā. Atkal viens un tas pats, vai šīs paralēles nav krasas? Tātad, un tagad es varēju atrast vēl otro terora musturi. Gandrīz visos izmeklētajos uzbrukumos aizdomās turēto pašnāvnieku vaina bija augstākajā mērā apšaubāma. 2 uzticami Charlie Hebdo uzbrukuma atsliecinieki aprakstīja uzbrucējus, piemēram, kā lielus un melnus, bet kāda nejauši izdzīvojusī žurnālisti turpretī apgalvoja, tiem esot bijušas zilas acis, bet nošautajiem Koačī brāļiem nebija ne zilas acis, ne viņi bija lieli. Basta. Ja nu vienīgi 1,69 m tagad būtu lieluma jaunā definīcija. Noteikti ne, un vēl kas. Neskatoties uz pretrunīgajām norādēm, varas iestādes vienmēr ir varējušas pārsteidzoši ātri noskaidrot attiecīgās reizes šķietamo teroristu vārdus. Tieši kā ar mūsu Ahmedu. Arī viņu mēdīji jau pasludināja par mirušu, pirms viņš pats varēja uzzināt, ka ir miris. Un vēl viens musturis atkal un atkal mirst vissvarīgākie acu liecinieki vai paši izpildītāji. Vēl pirms ir notikusi izšķirošā un svarīgā nopratināšana. Vai nu tie bija paši uzbrukuma veicēji, vai tos nošāva policija. Vecais, tas jau tev tagad izskatās īsti sūdīgi. Saki labāk uzreiz mums. Mēs jau visi esam tajā iepīti. Jā, un vēl viens sarkanais pavadiens. Sekojošajiem teroru uzbrukumiem notika vienlaicīgas armijas vai drošības spēku terorisma mācības ar burtiski identiskiem scenārijiem. Te jau ir vesels saraksts. 1995. gada 19. aprīlī bumbu uzbrukumā Oklahoma City valdības ēkai. 2001. gada 11. septembrī uzbrukums World Trade Center Ņujorkā, mācības nopietnas gadījums. 2004. gada 11. martā uzbrukumi vilcieniem Madridē, atkal mācības, kas kļuva par nopietnu gadījumu. 2005. gada 7. jūlijas uzbrukums Londonas metro, mācības nopietnas gadījums. 2011. gada 22. jūlijas bumbas uzbrukums valdības kvartālam Oslo un sekojoša masu slepkavošana Utojas salā Norvēģijā un tālāk. 2013. gada 15. aprīlī Bostonas pilsētas maratonā atkal tieši tas pats punktīgs terora vingrinājums. 2015. gada 13. novembrī Parīzes terora uzbrukumos mācībās, nopietnas gadījums.
2016. gada 22. jūlijā, beidzot atkal tā pati spēle teroru uzbrukumā Minhenē, mācības nopietnas gadījums. Un nu nāk grāvējs, sezonas nagla. Ja ņem apdrošinātāju aprēķina formulu, lai izrēķinātu varbūtību, ka kādu mācību ieplānotais scenārijs 10 gadu laika posmā sakritīs ar realitāti, tad rezultāts ir tāds. Ieklausieties labi. 1:10, 41. pakāpē. Kuram no jums ir jausma, cik milzīgs cipars tas ir? Cilvēki, tam būtu jābūt skaitlim ar 41 nulli aiz tā. Pareizi. Un izsakot ar salīdzinājumu, tās būtu vairākus biljonus reižu vairāk nekā uz visas zemes ir smilšu graudu. Ko? Un joprojām tas vēl nav viss. Es esmu atklājis vēl kaut ko. Un te tas ir. Teroru uzbrukums instrumentalizē valdības. Īsi pēc uzbrukumiem pilsoņu tiesības tiek tālāk ierobežotas, un bez sirds dēstiem tiek paplašinātas valdības virskundzības stāvoklis. Vienkārši kras. Te tā tad ir jābūt tam cui bono. Tātad, kam tieši nodar šie visi uzbrukumi? Tas tagad bija visai ļauni, ko tu te mums stāstīji, brāli. Jā, un tieši šādā ceļā pēc 11. septembra amerikāņu tautas pamatiesības tika masīvi apgrieztas ar Patriot Act. Un pēc uzbrukumiem Lielbritānijā 2005. gadā uzreiz tika forsēta novērošanas tehnika. Šodien tur uz katra stūra stāv kamera, un Francijā skaidrs naudas pirkumi tika stingri reglamentēti un izsludināts izņēmumu stāvoklis līdz pat šodienai. Jā, un pēc Minhenes amoku skrējiena Merkele uzreiz izsludināja 9 punktu plānu. Viss, lai sagatavotu iekšējo militāro iejaukšanos, kā arī vēlreiz tika pastiprinātas ieroču tiesības. Un uz ko tas norāda? Apkoposim to, kas te patiesībā notiek. Tas taču nav nekas cits kā viennozīmīgi norādījumu uz teroru menedžmentu, uz milzīgi lielu sasvērestību. Tā kā mūsu pētījumi visi ir uzdurušies uz vieniem un tiem pašiem faktiem, tad vienkārši kopīgi izrunāsim, kas slēpjas aiz šīs vispasaules sazvērestības. Šī sazvērestība iziet no CIA, CRU, Mosada, Vatikāna vai Saudarābijas, no brīvmūrniekiem, vai no cionistiem, no jūdiem, no Ķīnas, Ziemeļkorejas, no Irānas. Kur tad jūs to pētījāt? Nu, mēs esam pakaļā. Wow, virs, tu to vari izrunāt skaļi. Ak, tikai manai sievai nesakiet neko no tā, ko mēs tikko esam izrunājuši. Ak, manu dieniņu, tāda šķelšanās mūsu sievām būtu laimīgs ķēriens. Ak, cilvēki, tas nu ir zīmoks visļaunākajam, no kā viņas baidījās, ka mēs nodarbotos ar sazvērestības teorijām. Uzklausiet mani, brāļi, es lieku priekšā, ka mēs tagad vēl jau ciešāk saslēgsimies plecu pie pleca. Pret šķelšanos ir tikai viens vienīgs ceļš. Tā ir viens būtība. Tik patiesi, cik man pret katru no jums ir totāla paļāvība, es šeit it kā lieku savu roku pār jums ugunī. Kas sit saujā un proklamē? Mēs visi esam tikai viens. Mēs visi esam tikai viens. Mēs uzrakstīsim jaunu power dziesmu. Jā. Dziesmu par totālu viensbūtību. Dziesmu par neizpostāmo mīlestību. Dziesmu par visu svēto un taisno savienošanos no visām debesu pusēm un no visiem foniem. Nāciet, tūlīt vēlreiz. Paklausieties. Hei, paklausieties! Es domāju, ka mēs varētu uzrīkot jaunu koncertu. Jau? Bet mums jau tikko bija viens. Nu, šoreiz es domāju pavisam speciālu koncertu. Uzbrukošu, revolucionāru, izpētošu. Mums vīriem ir... Stop, draugi, ne tik ātri. Mēs netaisam nekādu izskaidrojošo mūziku. Mēs taisām tautas savienojošo mūziku, mīlestības mūziku. Tā jau ir pietiekami ofensīva un revolucionāra. Bet tu un Renzo, jūs jau paši vienmēr nosaucat gaismu pirms mīlestības. Gaisma un mīlestība. Un gaisma nozīmē investigatīvo, tas ir mīlestības izskaidrojošo pusi. Jā,
Brāli Ahmed, es to patiešām tā parakstītu, kādēļ gan ne? Diezgan skaidri. Un kas būvē uz cilvēku slāpēm pēc patiesības, tas būvē uz klints. Momentiņu, kas te notiek? Es taču jūtu jūsu vibrācijas. No kurienes jums pēkšņi šī izskaidrošana? No mana mucīna? No kafijas biezuma lasītāja? No bībeles? Vai varbūt jūs tikai nejauši esat mazliet viens ar otru sarunājuši? Klau, mīļā. Nedaudz piebremzē. Mums te ir arī kādreiz jāvar kaut ko iemācīties. Pēc šī briesmīgā terorakta mēs katrs esam vienkārši mazliet papētījuši un atklājuši, ka te noteikti tātad, kā lai es to izskaidroju, ka te noteikti pastāv viena, patiešām, kas ir jāņem nopietni, visu pasauli aptveroša sazvērestība, un pasaulē tas ir noteikti jāuzzina. Vai tu vispirms mums vēl nevarētu paskaidrot, kad un kur jūs patiesībā esat atraduši laiku, lai kļūtu tik pasauli aptveroši mazliet slīpēti? Jā, kurā no jūsu kalnu tūrēm ir bijis interneta savienojums? Kurā no muzejiem, kurus jūs esat kopīgi apmeklējuši? Vai jūsu bowlinga vakar un citi hobiji atstāja tik daudz laika tam? Šajā vietā, mana dārgā, es ļoti ceru, ka psiholoģija ir kļūdījusies. Tu vadi prom. Iekš, kā tad tā psiholoģija ir kļūdījusies? Nu jā, tik spontāni analītiski kā likums var jautāt tikai cilvēki, kas paši nav sevišķi viedi. Un, maigi izsakoties, kaut kā redz paši sevi spogulī. Tas taču ir smieklīgi. Bet tad taču mēs visas nebūtu viedas. Bet tādas meitenes mēs esam, vai ne? Katrā ziņā, uz ko tu vari derēt? Kāds jautājums? Un sazvērestība tomēr eksistē. Jā, un kas tad tieši ir tie sazvērnieki? CIA, GRU, Mosads, Vatikāns vai Saudarābija, vai brīvmūrnieki, vai cionisti jeb jūdi? Patiesībā ir pilnīgi vienalga, kas tieši ir sazvērnieki. Tie varētu būt arī ķīnieši, irāņi vai kādi citi. Par to mēs neesam vēl pilnīgi viensprātis, bet paliek fakts, ka pastāv vispasaules sazvērestība. Par to mēs esam pilnīgi vienoti, vai ne, brāļi? Jā, skaidrs esam mēs. Pavisam noteikti katrā ziņā. Aha, tad es jums saku vēl pēdējo reizi savu redzes viedokli. Ja jūs to neakceptēsiet, tad es būšu prom. Es šo vārdu sazvērestība mūsu koncertos negribu dzirdēt nevienu vienīgu reizi. Un arī nekādu kritiku pret valdību, pret kvalitātes medijiem. Un tā, ok? Es piekrītu. Es arī. Tas vārds sazvērestība taču tikai pievilina sazvērniekus. Tad tie visi grib mūs vēl vairāk saspiest. Ok, par mediju kvalitāti katrā ziņā var jau strīdēties. Labi, piekrītu. Paklau, par laimi, tas jau arī nebija tā jaunā koncerta mērķis. Taču tieši tādēļ, ka katra no mums ir citāds redzes viedoklis, un tieši tādēļ mums draudz sašķelšanās, un mēs negribam tādēļ pazaudēt mūsu caursišanas spēku, bet gribam kopā demonstrēt pilnīgu viensbūtību, un proti par spīti visām dažādībām. Tieši tā, Jose, bet tas arī izdosies tikai tad, ja mēs uzstādīsim pareizi fokusu, mani mīļie. Un kas tad ir pareizais fokus? Dabiski Mosads. Joks. Haha. Dabiski nē. Mums, kā Jēzum, Mohamedam un visiem lielajiem skolotājiem, lai viņi ir Dievā svētlaimīgi, kas vienmēr jau ir teikuši, ka mūsu fokusam ir jābūt vērstam uz praktisko mīlestību, tas ir uz kopīgajiem labajiem darbiem. Tieši tā. Mums ir visai pasaulē jāsaka, ka patstāvīgais posts un viss terorisms beigsies tikai tad, kad mēs visi atzīsim citu par daļu no lielā kopīguma. Visa cilvēce ir viena un tā paša ķermeņa locekļi, un tādēļ mēs visi esam citam vajadzīgi. Jā, un tādēļ mēs augstu vērtējam un mīlam citu, un ir totāli vienalga, kādai reliģijai, ideoloģijai, kultūrai vai politiskajam virzienam mēs sevi pieskaitām. Tikai dažādības dēļ mēs tās novērtējam un esam tik ļoti vajadzīgi citam. Tieši tā, nevis tādēļ, ka mēs atzīstam vai ticam vienam un tam pašam, bet gan tādēļ, ka mēs kopā pilnīgi atraisīti no uzskatiem darām labus darbus. Jā, te es arī piedalos. Hei, ļaudis, tas ir tas! Ko mēs vēl gaidām? Jaunās dziesmas, kad ir pirmais mēģinājums? Man tikko nāk prātā viena ideja. Es varu tevi redzēt
Es redzu, kas tu patiešām esi, jā, es varu dzirdēt, kas tev ir sakāms, es varu tevi sajust, jo mūsos ir šī antena, kuras vibrācijas kopā, hei, mazliet pagaidiet, jā, ok, labi, ticiet man, būs vēl daudz labāk, patiešām, es varu jau pavisam viennozīmīgi dzirdēt, ko? Vieni mūs tur aizdomās, ka mēs esam teroristi, citi mūs uzskata par konspirācijas teorijas pieņēmējiem, bet citi atkal domā, ka viss stāsts ir tikai stulbs gadījums vai pārspīlēta hiperreakcija. Lai kā arī nebūtu, izēja no radušās situācijas slēpjas savstarpējā cieņā. Ar nākamo dziesmu vēlamies teikt, jo vairāk mēs viens no otra atšķiramies, jo vairāk esam vajadzīgi, jo vienīgi kopā mēs veidojam vienu veselumu, tāpēc mēs mīlam viens otru. Mūsu brīnišķīgajā pasaulē valda milzīgs hauss, kurā mūs caur šķelšanos novājina un notur vienus. Avīzēs un TV viņi pastāvīgi zobojas par mums un iespiež mūs ar spēku zem savas kundzības, no kuras nemaz nav tik viegli izvairīties, kā mēs nonākam viņu karos, kuri nevienam nekad nav saprotami, neko nejūtam pret tuvāko un grozamies paši ap sevi, bet šī bezcerīgā laika vājprāta vidū tomēr izskatās, ka cilvēks atbrīvosies no šī krampjainā stāvokļa. Es redzu tevi, es redzu, kas tu patiešām esi. Jā, es dzirdu, ko tu gribi teikt. Es jūtu tevi tāpēc, ka mūsos ir šīs antenas, kuru vibrācijas ir spējīgas skanēt sinhronu unisonā. Mūsu atšķirībās un savstarpējā cieņā mēs kļūstam par vienu veselumu šai jaunajai pasaulē, kas mūsos pamodina vēl neapjaustus spēkus. Musulmaņi pret ebrejiem, kristieši pret kristiešiem, sporta fani klapē viens otru, ārzemnieki pret fašistiem, bet kaujas gaitā migla kliedējas un mēs skatāmies cits citam sejā. Rokās vēl ir akmeņi, bet mēs mest tos nevaram. Mums apkārt troksnis aplust un beidzot mēs saprotam, ka tas, kurš stāv mūsu priekšā, nav mūsu īstais ienaidnieks. Mūsu sirdis pukst, it kā tās būtu viens, neskatoties uz daudzajām atšķirībām. Manējā jūt tāpat kā tavējā. Mūsu siržu dziļumā skan brīnumaina simfonija. Neskatoties uz ārējo daudzveidību, mēs iekšēji esam tik ļoti viens kā nekad agrāk. Es redzu tevi, es redzu, kas tu patiešām esi. Jā, es varu dzirdēt, kas tev ir sakāms. Es varu tevi sajust, jo mūsos ir šī antena, kuras vibrē pilnīgi sinhroni un unisonā. Mūsu atšķirībās un savstarpējā cieņā mēs kļūstam par vienu veselumu šai jaunajai pasaulē, kas mūsos pamudina vēl neapjaustus spēkus. Sirdsdarbībā ir spēks, kas pārvar šķelšanos, atzīt patiesību un atrast ceļu vienam pie otra. Tad ebreji un musulmaņi viens otram atzīsies savstarpējā cieņā, neskatoties uz reliģiju atšķirību. Viņu sirdīs dzīvos viens Dievs, un kreisie ierauga taisnījos taisnības cīnītājs. Abas puses sniedz rokas viens otram pretī, jo sirds, svārstības viņus atbrīvo. Tad mēs runājam tikai vienā valodā, ja mēs saprotamies pa īstam. Viena uztvere visiem, viens spriedums, svēts un taisnīgs. Mūsu siržu dziļumā skan brīnumaina simfonija. Neskatoties uz ārējo daudzveidību, mēs iekšēji esam tik ļoti viens, kā nekad agrāk. Es redzu tevi, es redzu, kas tu patiešām esi. Jā, es dzirdu, ko tu gribi teikt. Es jūtu tevi tāpēc, ka mūsos ir šīs antenas, kuru vibrācijas skan sinhroni unisonā. Mūsu atšķirībās un savstarpējā cieņā mēs kļūstam par vienu veselumu šai jaunajai pasaulē.
kas mūsos modina vēl neapjaustus spēkus. Nē, Karo. Kas te notiek? Mans dators ir pazudis. Un nauda arī. Acīm redzam, visiem neizpatiksi. Tam tagad noteikti nav nekādas saistības ar Ahmeda lietu. Droši vien parasta ielaušanās, tā varētu būt saistīta ar bēgļu kriminalitāti. Nekādu paniku. Nav iemesla taisīt paniku. Tagad tikai nekādas jaunas sazvērstības teorijas, ok? Tas ir vienkārši kārtēji mega stulbā sagadīšanās. Jums noteikti ir taistība. Šobrīd es ar vislielāko prieku labprāt uzspēlētu bowlingu. Man tagad vajadzētu kādu sporta aktivitāti. Nu tā, līdzsvaram. Jā, varbūt muzeju? Kaut kādu muzeju. Es domāju, ka tas mūs visus nedaudz nomierinās. Dārgais? Muzeju? Pastaiga, jā, neliela pastaiga nebūtu slikti. Tad prātā nāktu citas domas. Bet mums nebūtu slikti atkal nedaudz papļāpāt pie kafijas tasas. Nu, gluži kā vecajos labajos laikos, ja? Nekādu paniku, nevajag sabiezināt krāsas. Nav iemesla tik šauri skatīties uz šo situāciju. Mēs vienkārši šeit atkal visu uzkopsim. Viss būs labi, būs labi. Jā, ir bezsirdsapziņas cilvēki. Tie ir šīs pasaules vadoņi, un viņi lien no aizmuguras. Tie grib varu un naudu pār visu pasauli. Viņus neatbaida nekas, viņi izposta, un tie izplešas gabalu pēc gabala. Taču tas, ko viņi ziņo, ir sacerētas pasakas. Tādēļ netici katram, kas ar tevi runā, taču lielākā daļa to nespēj saskatīt, un neko nevar izdarīt pret to. Viņi skrien aiz tiem un noskatās visā. Atver acis, meklē patiesību. Taisi pats sev bildi, netici visam, ko viņi saka, jo pārāk ilgi esam šeit notverti. Ir laiks mums atbrīvoties. Ir laiks mums atbrīvoties no visiem meliem. Neticiet viņiem, jo gandrīz neviens vairs nerunā patiesību. Neviena gaismas skatiena, tikai zibens gaisma, un kad tu skaties gaismā, tu apžilsti un māj ar galvu kopā ar visiem. Mūsu piekrišana visam, ko viņi saka, preses ziņas, kas izklausās patiesas, un tā tu nonāc no čipa uz tava dīvāna līdz čipam zem tavas ādas, uz rokas vai galvas, ar roku salūtē pie galvas, priekšnieks pavēl uz pavēli, yes, sir, tevi arvien vairāk noklausās un nopratina, tu domā, nav iedomājums, ka viņi jau sen, es pārspīlēju, ja es saku, nekas cits ar tevi nenotiek, šai laikā ar tevi izmēģina, kā cilvēks kustis, totāls uzraudzības apstākļos, un tu to vēl arī gribi, terors un siltumnīca, efekts un efekts,
action filmas televīzijā, news pilns efektu. Sabiedrība skrien tālāk un tālāk neko nejautā. Caurmeklē tavu kompi un tu neko tālāk nejautā. Tie aprunā tevi bieži un izlabo ar atbilstošu formātu informāciju. Visi informācijas patērētāji sastāv formācijā un aizstāv tos, kas melo stiprāk, nevis tos, kas viņus paceļ, un tā ilgstoši, lai tu nostātos sabiedrības malā. Ja tu patieso uzskati par patiesu un sevi pašu par patstāvīgi domājošu, atver acis, meklē patiesību, taisi sev bildi. Ne viss, ko viņi saka, ir patiesība, jo pārāk ilgi mēs esam gūstā. Ir laiks mums atbrīvoties, un ir laiks atbrīvoties no visiem meliem. Neticiet viņiem, jo gandrīz neviens vairs nerunā patiesību. Masas tiek formētas pēc normām, notiekošais tiek servēts, interpretēts. Kas ir patiesība no tā, kas ir noticis, no tā, kas notiek, vairs nav skaidrs. ACK ir vislabākā forma sev izveidot bildi par noklusēto. Nāc, atver acis, neuzsūc visu. Tagad tu tiksi konfrontēts ar patiesību. Un tagad vēl viena glāzīte tējas ar turku saldumiem, vācu tankām pie kafijas un kristīgu mūziku, lai mēs varētu sagaidīt mūsu vīrus ar tīru sirdsapziņu. Labs cilvēks, kā zināms, nemelo. Ko teiksiet par mūsu sasniegumiem pašaizsardzībā? Un ko jūs teiksiet par mūsu sasniegumiem pašaizsardzībā? Es nekad necerēju, ka tas ir iespējams. Mani tas dara pilnīgi mierīgu. Tad jau nu un apgūtās zināšanas es vislabāk pārbaudītu uz kāda dzīva objekta. Kāpēc gan ne? Kas tas ir? Nākat.
esat gatavas? Teorija un prakse ir atšķirība kā starp zemi un debesīm. Tā, neskaņas vairs. Rokas aiz galvas. Un stāvēt uz vietas. Un jūs tur arī rokas aiz galvas un lēnām nāciet pie mums. Pie pirmās pretošanās pazīmēm šī jūsu māsa uz vietas zaudēs dzīvību. Tagad lēnām rokas izstiept uz priekšu. Tieši tā, es to vienmēr esmu iztēlojusies. Kas jūs tādi esat un ko ar šiem ieročiem esat pazaudējuši mūsu dzīvoklī? Jā, labi, tas jau nav iespējams saprātīga dialoga veidā. Varbūt tagad jūs beidzot gribat runāt? Ai! Vai tad jūs esat pilnīgi prātā sajukušas? Jā, šis numurs ar ieroci, man liekas, ir pārāk ekstrēms, bet ar mīlestību tā mēs viņus droši vien arī nepiespiedīsim runāt. Jā, turpiniet, mums jau ir vēl viena ideja. Paskatīsimies, kā tie divi izskatās bez tiem piesvīdušajiem prezervatīviem. Tagad jūs tulīt droši vien teiksiet, Allahu Baktar, Nagihan atbrīvo mūs, mēs esam tavi brāļi musulmaņi un cīņamies Allaham par godu un taisnīgumam. Kas jūs tādi esat un no kurienes? Cilvēks Samanta, lūdzu izdari tā, lai viņi sāktu runāt. Hei. Pie Allaha, es jūs visus nogalināšu, ko jūs darat ar manu brāli? Tu esi nākošais rindā, tieši tā, runā, ko mēs gribam zināt. Mums ir laiks, mums ir līdzekļi un metodes. Nē, atstājiet manu brāli mierā, pietiek! Viss. Viss, tagad jokus pie malas. No kurienes jūs esat, kas jūs esat, ko jūs gribat? Par katru izvairīšanos no atbildes viena bumba nost. Vai ar to pietiks? Viņiem ir vēl citas detaļas, kuras mēs pēc kārtas viņiem varam aizpūst. Priekš tā jūs esat pārāk gļēvas. Labi, iztaisīsim šo lietu nedaudz interesantāk. Vai nu tu mums saki, ko mēs gribam zināt, vai arī mēs mazliet pagriezīsim jūsu vīrišķību? Saki, kurš jūs sūtīja? Mēs esam no ISVES, un ko tas nozīmē? Islama valsts, Vācija un Eiropas Savienība. Kas tādiem noziedzniekiem kā jūs ir kopējs ar islamu?
Pilnīgi nekas. Mēs ienīstam reliģiju. Mūsu uzdevums ir likvidēt visas reliģijas, visas tautības un pakļaut viņus mūsu dominancei. Kas ir tie mūsu? Nespiediet mūs runāt par to, mēs labprātīgi uzņemamies visāda veida nāvi, tikai ne nāvi par nodevību. Vai man novākt viņus abus? Vai joprojām tā vēl būtu pašaizsardzība? Jā, lūdzu, nogalini mūsu uz pasaules sazvērstības fona, mūsu mazajām dzīvībām tikpat jau nav nekādas nozīmes. Lūdzu, nošai mūs vienalga kādā veidā, bet neliekat mūs nevienā cietumā uz šīs pasaules. Kāpēc? Tāpēc, ka cietumi pieder viņiem, un es jums apliecinu, viņi spīdzina pa īstam. Wow! Ko te redz mana ērgļa acis? Augstās kvalitātes mēdīja, mūsu draugs un palīgs. Es esmu šokā. Šeit teikts, teroristi ISVES notverti, uzbrukums atklāts. Dāmas, tās bijāt jūs un nevis kriminālā policija. Tas ir tikai jūsu darbs. Vispirms izlasi to, kas rakstīts sīkajā drukā, un tad mēs atkal būsim vecajā tēmā. Opā! Sarkanā karte sazvērstības teorētiķiem. Pagaidi, parādi man, šķietamā pasaules miera muzikālā grupa atkal izprovocē terorismu apsolītās vienotības inkarnācijas ieviešanas vietā. Vai tas bija ļauns nolūks, jeb šie 8 sazvērstības teorētiķi ir vienkārši muļķi, šos šķietamās pasaules miera apustuļus pievelk ļaunums kā gaismas kodas? Jā, skaidrs, viņi tagad ir 8. Tieši tagad, kad jūsu sazvērstības tēzes ir pierādījušās kā karsts gaiss, esam mēs, nekaitīgās sievietes, tiekam līdz iezīmētas kā sazvērnieces, mārķēs kā sazvērniekus, un pēc likteņa ironijas šoreiz vēl arī reāla sazvērstību? Ak, es pasauli vairs nesaprotu, mēs tagad šo gadījumu pašrocīgi esam noskaidrojuši, bet dod šurp ļaunie virsaks mums taču sekos pa pēdām cilvēku. Bet es uzskatu, ka tieši šī ir norāda uz vēl daudz lielāku sazvērstību, uz regulāru, kontrolētu teroru. Un tā mums vajag godīgi atzīt, ka šis viss noritēja kaut kā savādi. Bet neskatoties uz to, mūsu dārgumiņi visos aizdomu punktos ir ļoti nomaldījušies. O jā, man ir taisnība. Pieņemsim, ka mēs visi esam maldījušies. Atzīsim to puiši, vai ne? Tas nebija ne CIA, ne GRU un ne Mosads, tāpat ne Vatikāns, kas stāvējies teroru uzbrukuma mūsu viesnīcai, bet tas nedrīkst padarīt mūs aklus uz citiem faktiem. Vārdu sakot, Renzo grib teikt, ka tāpēc mēs vēl nedrīkstam šo esamību principiāli noliegt. Bet tajā visā ir pārāk daudz patiešām neapstrīdamu pierādījumu. Mums tagad ir jāsaglabā mūsu vienotība vairāk kā jebkad. Kecijai taisnība. Mums tagad ir jāaicina vēl vairāk, daudz vairāk uz vienotību, uz smalkjūtīgu mīlestību, uz savstarpēju sapratni. Jā, ļoti labi. Un kādā ceļā tad tas sanāks labāk nekā ar nākamo bezbailīgo koncertu? Mēs uzrakstīsim dziesmu, kurā mēs lūgsim pielikt punktu publiskajai diskriminācijai un pieprasām pilnīgu mīlestību pret tuvāko. Es redzu savā priekšā lielu tēmu. Feelings. Mums visiem visā pasaulē ir nepieciešams šis feelings vienam pret otru, kā tas ir jebkurā dzīvnieku barā. Ja dzīvnieki to spēj, tad mēs spējam to ar Dieva palīdzību. Šī dziesma visai pasaulē, taču, kas to dziedās jau šodien ar mums? Aizkustināts ar tavu smaidi, tavu gaitu, tava lielā sirds, tava lauvas drosme, ļauj redzēt tik daudz skaista. Šo dziesmu es vēlos dziedāt tev kā simfoniju, kurā vibrē mūsu sirdis. Vai tu to jūti? Smalkjūtīgums, tik dziļš un tik saistošs, tik tīrs, tik saudzīgs un plašs. Tajā es atradu tevi, tas atbrīvo siržu saskaņu.
Mēs gan esam ļoti atšķirīgi, bet mūsu sirdis ir viens. Es jūtu, kā tu tavas sirds pukst, tāpat kā es jūtu šo dziļo saistību starp mums. Īstums, mīlestība, kurā mēs pieskaramies Dievam. Smalkjūtīgums, tik dziļš, tik piesaistošs, kā māte bērnam. Tajā mēs pārvaram bailes, jo tajā mēs esam neuzvarami. Ak, Kungs, ir tik vērtīgi redzēt tevi darbībā. Visu tu apvieno citu ar citu, lai pavairotu tevi šeit. Tu esi varens, tik cēls, bezgalīgs un tomēr tik tūs. Tavu skaistumu, tavu mīlestību mēs sajūtam tuvākajā. Tik dziļš, tik savienojošs, tik stiprs un tik neizmērojami plašs. Tajā visam ir jāizdzietinās, jo tu esi mīlestība, kas paliek. Es mīlu tevi. Es esmu veltīts tev. Un svētlaime paliek mūžam. Šie cilvēki ir mūsu jaunās pasaules sabrukums. Viņi iejaucas tieši mūsu parādē. Neko nenojaušot, viņi aizsteidzas priekšā mūsu augstākajiem mērķiem. Bet šis pasaulē lielākais šovs ir tikai mūsējais. Visas līdzšinējās akcijas nevarēja viņus nostumt no pasaules skatuves arēnas, bet gluži pretēji vēl pastiprināja viņus. Kurš visā pasaulē viņus var sadalīt? Kas var valdīt pār viņiem? Beigas. Beigas? Tikai sadarbojoties četriem, kā viens, iet labāk. Kad
mēs 4 kopīgi dzīvojam patiesības gaismā, tad tas tiek noliegts. Jā, zināmiem cilvēkiem tas nedara. Tādēļ, ka mēs esam viens. Mēs dzīvojam no apvienotā spēka. Jā, mēs esam viens vienā varā, kas rada jauno. Bet lai viņi mierīgi domā, ka vada mūs. Galu galā no tā, diemžēl, nesanāks nekas. Pat ja viņi mūs šokē un gavilē varas reibumā, mūs tas nespēja iespējot. Jo mēs esam viens. Mēs nekad vairs neapsūdzēsim cits citu. Mēs esam apvienojušies. Mēs esam vīrs, kas var visu. Jā, mēs esam viens. Tādēļ uzvara jau ir gatava. Jā, mēs esam viens. Un pat tad, ja visapkārt vairs tikai krakšķ, bet lai viņi mierīgi domā, ka viņi mūs vada. Galā no tā nesanāks, diemžēl, nekas. Jo nekas nav tik stiprs, kā viens esmu no iekšienes, tiem, kas patiesību no iekšienes meklē. Mēs esam 4, esam savienoti, dzīvojam patiesības gaismā, esam viens, un kas to noliedz, jā, tas zināmiem cilvēkiem nedara. Jo mēs esam viens, mēs dzīvojam no apvienotā spēka, mēs esam viens. Tajā varā, kas rada jauno, taču, lai viņi mierīgi domā, ka viņi mūs vada. Beigās no tā, diemžēl, nesanāks nekas. Jo nekas nav tik stiprs, kā vienotība no iekšienes. Tie, kas patiesību izdomā no iekšienes. Mēs dzīvojam grūtā laikā, kur patstāvīgi mainās vējš. Viss vienmēr izskatās tik sarežģīts, pasaule, kuru nevar saprast. Pasaule izskatās tik netaisna, haoss ir visapkārt. Stāvoklis lēnām kļūst asāks, te un tur atkal jauni nemieri. Taču atskats atpakaļ nedrīkst mums atņemt drosmi. Krišana ir tādēļ, lai atkal celtos augšā. Tādēļ mēs šodien te stāvam un speram atkal nākamo soli. Atlaid visas tavas rūpes. Mēs velkam tevi līdzi. Mēs joprojām esam vēl šeit, dodam pilnu gāzi un tik vienkārši nepaldam par straumi. Mēs vēl joprojām esam šeit. Dosim kopīgi pilnu gāzi, mēs to izdarīsim. Mēs joprojām esam šeit, dodam pilnu gāzi un nepaldam tik vienkārši par straumi. Mēs vēl joprojām esam šeit, dodam pilnu gāzi un kopā mēs to izdarīsim. Visa pasaule tev izliekas pārāk sarežģīta. Tu domā, ka neko nesaproti. Taču viss būs pavisam vienkārši, ja tu iesi pēc savas sirds. Paņem sev taču acu mirkli laika un noliec tavu pasaules bildi nost. Atlaid visus tavus aizspriedumus, nošķiries nost no visiem šiem mēsliem. Atver savas ausis, labi ieklausies, atver plaši savu sirdi. Tikai tad, kad tu dzirdi par un pret,
Tu būsi gatavs veidot savu pašu spriedumu. Lai tu nerunātu tikai pakaļ citiem, tas droši izmainīs tavu domāšanu. Ja tu to uzdrošināsies. Mēs joprojām esam šeit un dodam pilnu gāzi, tik vienkārši nepeldam līdz straumei. Mēs vēl joprojām esam šeit un dodam pilnu gāzi, mēs kopīgi ar to tiksim galā. Mēs vēl joprojām esam šeit un dodam pilnu gāzi, tik vienkārši mēs nepeldam pa straumi. Mēs vēl joprojām esam šeit un dodam pilnu gāzi, kopā mēs to paveiksim. Un arī, ja izskatās, ka viss ir zudis, un tu guli uz zemes, kad tu neko no tā vairs negribi dzirdēt, un vismīļāk bēgtu, tad skaties, tu neesi viens. Mēs esam liela komanda. Kopīgi mēs piecelsimies un nostāsimies pretī. Mēs joprojām vēl esam šeit. Dodam gāzi, nepeldam kopā ar straumi. Mēs dodam gāzi. Mēs to paveiksim. Mēs joprojām vēl esam šeit, dodam pilnu gāzi un nepeldam tik vienkārši pa straumi. Mēs joprojām vēl esam šeit, dodam pilnu gāzi kopā, mēs to paveiksim. Mēs joprojām esam vēl šeit, dodam pilnu gāzi un nepeldam tik vienkārši kopā pa straumi. Mēs joprojām esam vēl šeit, dodam pilnu gāzi, kopā mēs to paveiksim. Mēs joprojām esam vēl šeit.